Jā, bišķi klēnāk, te mums uz 30 jābrauc, tu uz 33 jau izspied. Ja eksāmenā tu brauc uz 30. Vai dieniņ, kas te jādara ir? Pagaid, bremzē tagad. Tu tagad. Man Tu jāstājās? brauc, nē, tu brauc, nē, brauc taisni pāri, Tur Pretējo joslu. Tāpēc, ka tur bija redz, ka šitie konus nozīmē, līnijas iet uz to pusi, tu to arī atbrauc. Karš piestāja kaut ko malā, es tev izstāstīju situāciju. Tagad man vajag šitien jālaikam. Jā, pis pa labi, karoči, apstājies tur maliņā, es tev izstāstīšu, kas tikko bija. Fucking šitie stulbie jautājumi, apstājies maliņā, es tev saku. Pagaidiet, cik tuvu es varu braukt? Vārtiem priekšā, rod, tur tik daudz vietas ir un tu nostājies. Pagaidiet, Tev vajag šādi. iepist atpakaļ gaitā. Pareizi, reku šita mēs skatāmies. Vecie cilvēki skatījās spogulī, bļeļ. Jaunie cilvēki, bļeļ, skatās kameru. Tagad tu galvenais papis malā no tiem vārtiem, tad pārējais pie dirs tev izstāstīšu, kas tur notika. Karoči, pa to situāciju, jā, tu tur galīgi iespringi. Tur pat Burnickim būtu piedarēm pieredzi. Tā josla zebra, jā. Tu no tās sabies, vai ne? Tu jau zini, ka tur nevar braukt virsū, vai ne? Jā. Nu, vot, šajā situācijā tu redzi, ka tur bija zīme remonta darbi, tā iemesla dēļ tu brauc uz 30 km/h, ja? Un pēc tam, ja tu redzi tos garanos jā, ar tām līnijām, tie ir, kā saka, tavu pavadošie elementi tad, kad notiek remonta darbi, ja? Un tādi, ja tu redzi, kad ir gan zebra, gan tas stabiņš, nu tad tu vadies pēc tā stabiņa. Ja? Un pēc tam, protams, tu ieņem atkal labo joslu, vai ne, jo tik līdz tev ir šķērslis beidzies, tev ir jābrauc pēc noteikumiem. Skaidrs, ja? Jā. Zaibismē. Nemīz.